Sveicināti, draugi, šodien svētdienas dienā. Šodien vēlos parunāt par depresiju. Kas tas tāds tomēr ir? Skatos Facebookā, viss piespridzināts, cilvēkiem visiem depresijas, viss kaut kas notiekās. Gribu izstāstīt savu redzējumu, kas tad mūsu skatījumā tas tāds ir. Tātad, ar ko sāksim? Laikam sāksim ar to, ka mēs piedzimstam taču, vai ne? Un piedzimstot mēs esam pilnīgi brīvi no visiem stereotipiem, no ierobežojumiem, no visam. Mēs tagad gan jau brīnamies, ne tagad, bet savās dzīves garumā, tā no bērna mums, kad piedzimst, vai arī kaimiņu bērnus redzam, vai radu bērnus, ka viņi tādi it kā mūsu skatījumā nepaklausīgi, ka viņi tur neredz robežas, viņiem nav kauna sajūtas, viņiem nav, pa lielam vispār nekādu robežu viņiem nav. Un es jums atklāšu noslēpumu, tā arī ir pareizi. Tas ir ļoti, ļoti pareizi. Viņi ir brīvi savā garā, viņi ir brīvi savās domās, viņi ir pilnīgi brīvi. Un tad mēs sākam augt, tad mēs, kamēr līdz kaut kādiem 7 gadiem bērns ir saistīts ar saviem vecākiem, ar mammu, ar tēti, enerģijas laukā, vai ne? Un tad viņš uzsūc visu, kā šommīt uzsūc no vecākiem. Mums viņu nevajag audzināt, nevajag strostēt, lamāt, viņš vienkārši uzsūc no mums, vai ne? Un tādu mēs bērnu palaižam uz bērnu dārzu, uz skolu, 1. klasītē. Un tad jau sākas kaut kāda zombēšana. Tād sākas bērnos ieliek stereotipus. Tātad tu tur nedrīksti to un šito. Tu nedrīksti iet no klases ārā. Tev jāpaceļ roka. Tu nedrīksti runāt. Tu nedrīksti bļaustīties, tu nedrīksti izteikt savu viedokli, ja tas nesakrīt ar skolotāja viedokli, piemēram, vai ne? Tu nedrīksti, nezinu, tur, ja tev gribās čurāt, tu bez atļaujas nedrīkst iet ārā, tāpēc, ka tev vajag skolotājas atļaujas, vai šas tantes atļauju, vai ne? Un tā tas tiek ielikts jau mūsos, kā bērnos, kaut kādās robežas, un tad mēs to sākam pamazām pieņemt par realitāti savā dzīvē. Tad mēs ejam tālāk uz vidusskolu, uz augstskolu, tad mēs sākam attiecības, tad mūsu jau lektori un nākamie cilvēki jau viņi mums stāsta savus kaut kādus nostādījumus, un mēs to uztveram par realitāti. Tas pats mūsu apkārt sabiedrībā ir pieņemts, ka mums vajag būt noteiktai naudas summai, piemēram, mums ir jābūt noteiktai mašīnai, mums ir jābūt noteiktai mājai, mums ir jāģērbjas noteiktā tātad stilā. Kas tas viss ir? Tie ir iegalvoti kaut kādi stereotipi. Tie, kas ir iegājušies cilvēcā kā tādā, tas ir cilvēku izdomas. Kāpēc es nedrīkstu būt tāds, kāds es vēlos būt? Es varbūt gribu staigāt sporta biksēs, es varbūt gribu ziemā šortos staigāt, es varbūt gribu halātā staigāt, svārkos, piemēram. Tevi nosodīs uzreiz. Es varbūt gribu būt gejs, vai es gribu būt lesbiete. Kāpēc es nevaru būt tas, kas es vēlos būt? Es vēlos runāt par Dievu. Kāpēc es to nedrīkstu darīt? Es drīkstu. Es vēlos, runāt par ēdiena gatavošanu. Protams, ka es to drīkstu darīt, tāpēc, ka es esmu brīvs cilvēks. Gan garā, gan saprātā. Un tātad, kas tātad ir depresija? Atkal pie pamattēmas, ja? Un tieši tāpēc cilvēkos rodas depresijas, tāpēc, ka mūsu skatījumā mēs neatbilstam kaut kādām dzīves normām, kaut kādām uzstādītajām mūsos programmām, piespiedu kārtā uzstādītajām dzīves programmām. Un tad mēs sākam sevi nospiest. Mēs sevi nospiežam tur, mēs sev neļaujam to, mēs sev neļaujam šito, tikai tāpēc, ka tā redziet ir pieņemta sabiedrībā. Un mums tajā brīdī, kad mēs sevi nospiežam kaut kur, tad mums rodas depresija. Mēs ierobežojam savu ģimeni, mēs ar ģimeni gribam tā darīt, piemēram. Es pat nepateikšu, piemēram, ir ļoti daudz situācijas, kad cilvēks pat nepasaka vīram, sievai to, ko viņš grib, vai viņa grib, tikai tāpēc, ka sēž un domā, bet viņš jau to nesapratīs, priekš viņa tas nebūs pieņemams. Un galvenais, pats smieklīgākais ir tas, ka abi divi, gan vīrs, gan sieva sēž ar vienādām vēlmēm, un abi divi baidās to izteikt,
tikai tāpēc, ka viņiem liekas, ka otrs to nepieņems. Bet īstenībā abi divi vēlas vienu un to pašu. Tāpēc pirmkārt, esot attiecībās, pats svarīgākais ir sarunā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Jārunā. Jārunā arī ar saviem bērniem, ar saviem partneriem, par savām vēlmēm. Otra partnera tātad pienākums ir uzklausīt un atrast kopsaucēju, nevis sapsihoties. Tā un tas notiek. Nu jā, depresija. Depresija, jā. Pa lielam viņa mums ieliek tie stereotipi, kas mums tiek uzlikti, uzspiesti no sabiedrības. Vienīgais pareizais veids, kā ārstēt depresiju, tas ir apzināties, ka tu esi brīvs cilvēks, atteikties no visiem ierobežojumiem, uzliktajiem. Jo mums jau redz iekšā ir savi tabū. Mēs neesam nekādi mežoņi. Mēs esam audzināti, mēs esam kulturāli, mēs esam cilvēki, mēs esam dvēseles, mēs esam pieklājīgi. Viss ir mūsu kārtībā. Bet mums ir savas atļautās robežas un savas aizliegtās robežas, vai ne? Un pie tā mums arī ir jāpieturās. Dzīvojam priekš sevis pirmkārt, un pēc tam priekš savas ģimenes. Un nebūs tad mums nekādu depresiju, nebūs mums nekādu asaru, nebūs jādzer nekādi antidepresanti, kas vispār ir legālās narkotikas. Ārsti, psihiatri, kas izraksta tos depresantus, viņi ir narkotirgoņi pa lielam, oficiāli valstī atļauti narkotiku tirgoņi. Tie, kas dara to neoficiāli, to sēdina cietumā. Tie, kas sēž kabinetā ar baltu halātu, dara tieši to pašu, tirgo narkotikas. Ok, varbūt netirgo, dod atļauju viņas nopirkt. Izraksta papīrelīti tādu. Viņi viss ok, viņi ir super cilvēciņi. Tā ka, draugi, lūdzu, atbrīvojiet savu garu, atbrīvojiet savu smadzeni, saprotiet vienreiz, ka nav nekā un neviena cita dēļ mums nevajag censties neko darīt. Tikai mēs esam svarīgi. Tikai mēs paši. Šajā iemiesošanās reizē mēs esam atnākuši ar savu mērķi, ar savām mācību stundām, ar savām iecerēm. Mēs viņas pildīsim. Mums nav jāpakļaujās. Mums ir mazliet varbūt jāpielāgojas zemes noteikumiem, tādi, kādi tie ir pamatnoteikumi, lai mēs nenonāktu nepatīkamās situācijās, tādas nepatīkamas kā ar likumu un tādām lietām, lai nav kaut kādu ierobežojumu. Bet stereotipi un likumu ievērošana, tās ir divas dažādas lietas. Vienkārši atbrīvojiet savu smadzeņu. Ir dažādas metodes, kā to sākt, kā to darīties. Ir meditācijas, ir afirmācijas, ir vienkārši var sevi noskaņot. Rakstiet komentāros viedokli, ko jūs par šo domājat, par depresiju. Varbūt pieredzi, varbūt viedokli, varbūt jautājumi kaut kādi. Izskaidrošu, ko varēšu, darīšu, ko varēšu. Būs jauki dzirdēt jūsu viedokli. Tā visiem!